Mani sauc Kristaps Sedols un pārstāvu Microsoft partneru organizāciju Latvijā Squalio. Tad šo te pēdējo 2 mēnešu laikā ļoti aktīvi darbojamies ar Microsoft Viva, kas ir viens no Microsoft 365 risinājumiem, un esam iepazīstinājuši virkni Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un arī citu valstu organizācijas ar to, kas tad jau ir pieejams šajās te pakās. Un droši vien arī reģistrējoties webināram redzējāt, ka īsi sakot, ja jums ir pieejams Microsoft Teams darba vajadzībām, tad arī tādi Vivas rīki jums būs pieejami. Un te uztaisīsim nelielo iesildīšanos, esam attālināti un arī noteikti nespiedīšu slēgt iekšā kameras, bet jautāšu, lai lūdzu paceliet savus virtuālās rokas, tātad ar šo te funkciju Raise Your Hand, kuri ir kaut ko dzirdējuši par Microsoft Viva iepriekš. 1, 2, 3, 4, 5, tātad no aptuveni 40, šobrīd 38, 5 esat par to dzirdējuši. Lieliski. Tātad tas nozīmē, ka vairāk iesim no tādas nullītes, un tie, kuri esat par šo te rīku kopumu dzirdējuši, tad arī drusciņā ceru, ka varēsiet palīdzēt saviem kolēģiem un pārējiem dalībniekiem. Jo atkal no tehniskās puses jums ir iespēja uzdot jautājumus gan šeit QA, jautājumu un atbilžu sadaļā, gan arī čata sadaļā. Tiesa gan pie jautājumiem ķeršos tādās loģiskajās sadaļās starp tematiem. Turklāt tādu pamatīgāku laika sprīdi atvēlēsim tam arī webināru noslēgumā. Pamata daļa mums ir paredzēta aptuveni 50 minūtes, bet kā pieredze rāda, tad tās sarunas var būt diezgan plašas, arī daudziem saistošas. Līdz ar to, ja jums ir arī laiks pēc 4:00 šodien, tad iespējams tas arī drusciņi var aizpildīties ar šo te webināru un sarunām gan ar mani, gan pārējiem šeit klātesošajiem. Tālūk. Tie tad tādi, teiksim, sīkumi un svarīgākais no tehniskās puses, bet vēl drusciņā turpinot ar iepazīšanos, čata sadaļā ievietošu jautājumu. Ar kuru no zonām vai tādām lomām sevi asociējat. Vai esat vairāk tā kā personāla daļā, IT daļā vai ne gluži ne ar vienu, ne otru. Un lūdzu jums atbildēt šim te jautājumam ar reakcijām. Tātad ejot uz šo te ziņu, izvēlēties sev atbilstošo reakciju. Piemēram, es vairāk asociējos ar IT daļu, tāpēc pats ielikšu IT daļu gribēju. Tad šo te ielikšu šo te seju. Jo tas man arī palīdzēs šodienas stāstu organizēt atbilstošāk jums, atbilstošāk auditorijai. Piemēram, šobrīd redzu, ka vairāk ir pārsteigto, kas nozīmē, ka vairāk ir no IT puses. Tomēr atbildējuši esat pagaidām 10 no 40, tā kā domāju, ka daži klusētāji vēl varbūt paspēs. Un ja nejūtaties nevienā no 3 sadaļām kaut kā īsti, tad varat droši arī savu lomu vai šo te daļu organizācijā arī nodefinēt čatā, kā piemēram to Jūlija izdarīja. Jā, ļoti labi. Paldies jums. Ar to arī vēlos pateikt, ka tie, kuri ir vairāk no IT sadaļas, pieņemiet, ka dažas lietas izskaidrošu vienkāršā valodā.
savukārt tie, kur ir vairāk no personāla daļas vai ne no vienas puses, vismaz ne no vienas no šīm te abām, tad tas nozīmē, ka dažreiz varbūt kāds IT jautājums, kāds tehniskāks jautājums iezaksies te no kolēģiem, tā kā neņemiet arī jūs ļaunā, ka būs šādas testa sadaļas, daudz sirsniņas, tad izskatās vairāk, ka esat ne no vienas, ne no otras, kas nozīmē, ka iespējams jums patika šis te uzsaukums par Netflix. Izrādās, ka man mārketinga kolēģi to nodeva arī tālāk, un tas nozīmē, ka arī pamatā tomēr strādāsim šeit no tādas pavisam praktiskās puses. Tā kā, ja jums ir pieejams, bet ja jums ir iespēja izmantot otru monitoru, datoram, no kura šobrīd esat pieslēgušies, tas var būt pavisam liederīgi, jo demo sadaļās tad varēsiet gan skatīties, ko tīmos daru es, gan arī paši līdzdarboties savā pusē. Bet tātad par ko šodien runa? Sāksim ar ieskatu Microsoft Viva kopumā, par kuru no jums ir dzirdējuši samērā neliela daļa, un tad turpināsim ar praktiskiem rīkiem. Un papildus Vivai esmu iesnīkojis, iezadzis vienu tādu rīku Bookings, jo tas arī ir gan liederīgs šai labbūtībai un savu laiku organizēšanai. Tā kā arī pie tā noslēguma daļā pieķersimies. Savukārt sākotnējais ieskats Vivā būs vairāk no tādu jūsu organizācijas darbinieka perspektīvas. Savukārt pašā noslēguma daļā atgriezīsimies pie tāda plašāk vai dziļāk, kā to ņem Viva pārskatu par citiem Viva rīkiem, kas ir pieejami papildus tam, kas jau ir jūsu Microsoft 365 licencēs. Tā kā, ja jūs vairāk esat tehniskajā pusē vai vairāk par lielo bildi gribat uzzināt, tad tas vairāk būs tā kā noslēguma daļā, bet sākumā es tomēr vēlos jums katram šeit klātesošiem palīdzēt ar to situāciju, kad varbūt tā Teams ziņa iztraucē divientulību dīvānā, kad vakarā skatāties Netflix vai ko citu. Un skatos, ka Aldis man ik pa brīdim pasaka, ka bildi sastingstot. Un šķiet, ka Aldis ir vienīgais, kuram tā gadās. Ja tomēr vēl kādam bildi sastingst, lūdzu, Alda ziņai ielieciet īkšķīt uz augšu. Ja īpaši daudz, vairāk kā 1 vai 2 īkšķīši tai ziņai nebūs, tad šoreiz atvainojiet, Aldi, aicināšu jūs pārstartēt šo te mūsu zvanu, aizvērt zvanu, atvērt zvanu, jo tad iespējams, ka bēda ir jūsu pusē. Ja bēda izrādīsies manā pusē, tad, diemžēl, diezgan maz ko var darīt. Labākais, ko mēģināšu pārstartēt kameru. Ok, skatos, ka pagaidām neviens papildus īkšķīti Alda ziņai nav pielicis. Jā, atvainojiet Aldu šai reizē. Bet labi, ķersimies pie pirmās stāsta daļas, un pirmās stāsta daļas varonis ir Daniels, ar kuru drusciņā asociējos arī es pats, un droši vien arī kaut ko Daniela stāstā atpazīsiet arī jūs no savas ikdienas. Un pirmām kārtām Daniela liels izaicinājums ir pārpildītais kalendārs. No 9:30 no 10 līdz 4:30 Daniela kalendārs ir viena tāda raiba sēga, kur dažas sapulces pārklājas viena ar otru, vai kur tās vienkārši seko viena otrai, labākajā gadījumā ar 1 vai 2 pusstundas pauzītēm visas dienas laikā. Nu, vēl arī labākajā gadījumā pusdienu laiku. Tiesa gan 2 vai 3 dienas nedēļā gadās tā, ka pat pusdienas nākas izlaist.
Un tas rezultējis tajā, ka Danielam ir visai izaicinoši atrast laiku fokusam. Starp citu, ja jūs kādā brīdī jūtat, ka šī ir tāda lieta, ar kuru jūs paši asociējaties, tad šeit Teams zvana sadaļā lūdzu izmantojiet reakcijas kādu no šīm. Jo tad sapratīšu, ka jums arī šis izaicinājums ir aktuāls. Jo šai reizē nerādu, tā teikt, neaicinu jūs slēgt iekšā kameras, kad kameras ir ieslēgtas, tad bieži parādās galvas mājieni. Tā kā šis ir tāds publiskais webinārs, tad iztiksim ar reakcijām. Redzēju vismaz vienu īkšķītu uz augšu. Tātad, pārpildīts kalendārs ir viena no tādām pamatīgākajām problēmām, izaicinājumiem. Un tas rezultējas arī ar to, ka kalendārs ir pilns ar sapulcēm un ir laika samērā maz individuālajam darbam. Un lai cik arī mūsu lomas būtu uz komandu vērstas, lai arī cik daudz mums būtu jāsastrādājas dažādās fiziskās, virtuālās komandās ar citiem cilvēkiem, tomēr ir nepieciešama vismaz stundiņa dienā, atkarīgs no lomas, kādam vairāk, kādam mazāk, bet vismaz stundiņa, kaut vai lai pārskatītu visus ēpastus, vai kaut vai lai uztaisītu kādu atskaiti, kādu reportu, vai arī mācītos. Tātad šis individuālais laiks ir svarīgs, un ja visu laiku Danielu vai mani iztraucē kādi paziņojumi čatā vai kādi jauni ēpasti, gan darba laikā, gan ārpus tā, tad ar to fokusēto darbu ir sarežģīti, un arī man, līdzīgi kā Danielam, ir sanācis taisnoties savai tiešajai vadītājai, ka kāds būtisks projektu uzdevums, kas bija, piemēram, līdz otrdienas vakaram jāizpilda, trešdienā vēl nav izdarīts. Un tad, kāpēc tā? Un tad ir visādi attaisnojumi no manas puses, kas ir objektīvi, bet tomēr man ar savu laiku vajadzētu tikt galā. Un man vajadzētu iespējams kādiem cilvēkiem atteikt, ja man jautā pēc palīdzības, kas nav manos primārajos darba pienākumos. Tur, protams, vienmēr tas ir tāds pietiekami sarežģīts stāsts, bet bieži gadās, ka ar tiešo vadītāju aprunājoties, šīs prioritātes diezgan labi var sabalansēt. Un starp citu, būtu liederīgi zināt, kuri no jums, pat ne kuri, bet cik daudz šajā te webinārā ir cilvēki, kuri ir vadītāji. Tā kā čatā tagad pievienoju ziņu, uz kuru tad lūdzu reaģējiet tie no jums, kuri ir komandu vadītāji vai arī projektu vadītāji, tā skaitā ielieciet īkšķīti. Vismaz vienu redzu, Sandru. Jo tas palīdzēs arī saprast, vai šai reizē vērtīgāk runāt arī drusciņā no vadītāja perspektīvas, kas jums varētu būt liederīga, vai vairāk no komandas biedra perspektīvas. Redzu, jau vismaz 4 esat īkšķīši salikuši. Droši varat to turpināt arī darīt, jo pie šī čata ik pa laikam atgriezīšos, aci uzmetīšu tam no jauna. Lūk. Tālāk, Danielam nav vēlme arī mūžīgi skriet vienā vāveres ritenī. Daniels grib drusciņu paplašināt savus horizontus un augt savā karjerā, savā lomā, savā uzņēmumā. Un, lai to veiksmīgi darītu, viņam vajag mācīties. Un viena problēma, protams, šajā saspringtajā kalendārā ir atrast vispār laiku, kad mācīties. Bet otra ir arī kvalitatīvs mācību saturs. Labā lieta Danielam ir, ka viņš pietiekami labi pārvalda angļu valodu, tāpēc ir iespējams izmantot visus dažādākos mācību resursus angliski, bet tāpat tas var prasīt darba laiku, kura praktiski nav brīva, jo kalendārs tikai visu laiku ir piepildīts ar sapulcēm, vai arī brīvo laiku. Savukārt, pat ja to laiku izdevies atrast, ar mācību satura kvalitāti dažreiz gadās,
tā kā gadās. Gan jau, ka arī paši esat ko internetā Googlē meklējuši par kaut ko pamācīties, un tad atrodas visdažādākās kvalitātes vai nu blogu raksti, vai nu YouTube's video, un tad, nu, it kā laiks tiek ieguldīts, bet varbūt pēc pirmās stundas vai pusotras saprotat, ka, nu, neko jaunu neuzzinājāt, un pa lielam zemē nomests laiks, ko tik viegli nebija atrast. Un visbeidzot, izplūdušas darba un dzīves, jeb šis te work-life balance robežas, kas rezultējas gan ar šo te iepriekš pieminēto dīvānu un Netflix vēlā vakara stundā, piemēram, ēpastu atbildēšanu vai skats uz tiem pie vakariņu galda, vai arī tiešie ziņojumi no darboholiķa vadītāja, vai arī vadītāja, kuram pašam vienīgais laiks, kad fokusēties un, tā teikt, arī uzdot pienākumus citiem, ir nedēļas nogala. Un arī šis te, jā, vēl viena lietiņa, un tad atslēgšos, kur šīs te lietiņas nekad īsti nebeidz pienākt klāt no jauna. Ir vienmēr nākamā Teams ziņa vai nākamais ēpasts, un šķiet, ka šis cikls ir nebeidzams. Un tātad šie ir tie izaicinājumi, ar kuriem ceru, man izdosies jums palīdzēt vismaz drusciņš tikt galā. Protams, stundas webinārā visas pasaules problēmas neatrisināsim, bet vismaz pāris rīkus jums iedošu un parādīšu, kā tie var šos te izaicinājumus risināt. Un, jā, ja paši kādus no tiem jau esat lietojuši vai sapratīsiet, jā, šis ir kaut kas lielisks, tad droši varat padalīties arī ar pārējiem šī te webināra dalībniekiem čatā. Kādu ieguvumu jūs tajos saskatāt. Nu, lūk, un tagad jā, tāds vēl neliels pārskats tieši, kas mums šodien būs Viva pusē. Tātad tie būs insights, connections un learning. Insights gandrīz bez izņēmuma pieejami jums visiem. Iespējams, kādam šis te rīks nebūs pieejams jūsu Teams vidē, tad būs jāvēršas pie jūsu IT kolēģiem, jo, ja jums ir Teams, pēc noklusējuma šim te rīkam vajadzētu būt. Tiesa gan, ja jums ir samērā sarežģīta ēpastu uzbūve tur no tehniskās puses, IT administratori zinās to, kā Exchange serveri vai tādu drusciņu vecāku Exchange hibrīdu, tad ne visas tās funkcijas, ko rādīšu, strādās. Gan tas jāatzīst. Un tad jūs varat sev pieķeksēt un arī, piemēram, ierakstā atzīmēt un jautāt IT kolēģim, ja tiešām nepieciešams, kā šo te mēs varam ieslēgt, lai arī pie mums tas strādātu. Jo insights ir par jūsu labūtību un jūsu tā teikt, personīgo statistiku darba ikdienā, gan par tikšanās reizēm, gan par ēpastiem, saziņu un tā tālāk. Gan par šīm te kontrolēm. Savukārt Connections ir tāds kā jūsu organizācijas mājas ekrāns. Connections visbiežāk jums nebūs pieejams vēl, bet šeit vairāk domāts parādīt, ka hei, tāda lieta eksistē, un it īpaši, ja jūs, piemēram, esat vadītājs un uzskatāt, ka jūsu organizācijā no tāda būtu iegūms, vai arī, tā teikt, esat cītīgs speciālists, kurš saredz, ka, nu jā, šis mums būtu tiešām noderīgi, un es pat zinu, kā to varētu pamatot vadībai vai IT kolēģiem, tad, nu, jūs šo te ziņu arī varat aiznest tālāk, un tad šo te risinājumu nav arī sarežģīti ieslēgt. Un noslēgumā Viva Learning. No šīs te Viva puses, kur tad dzīvo šis te kvalitatīvais mācību saturs, un šis risinājums visbiežāk pēc noklusējuma nav ieslēgts, bet vismaz reģistrācijas lapā, ko redzēju vakardien, zinu, ka daļai no jums organizācijās tas jau ir pieejams. Bet nu ko?
apstāsimies ar šiem slaidiem un došos uz demonstrācijas vidi. Demonstrācijas vidē man Teams ir ieslēgts latviski. Ja nu jums tas ir angliski, domāju, ka tāpat sapratīsiet, bet tiem, kuriem tas ir latviski, tad pieļauju, ka ērtāk būs šādā te veidā. Nu, lūk, un sāksim ar Viva insightiem, Viva ieskatiem. Varētu būt, ka tas jums šeit kreisajā malā tā uzreiz lāga neparādās. Ja to šeit neatrodat, tad tas, ko varat darīt, ir spiest uz 3 punktiņiem šeit un meklēt Viva ieskati. Angliski insights. Tātad, un klikšķināt virsū. Iespējams, ka jums tas rādīsies šeit zem citi meklēšanas rezultāti, jeb other search results, un tad jums būs jāpievieno šis rīks. Bet principā jums tam vajadzētu būt pieejamam varbūt kādos īpašos ārkārtas gadījumos, tikai tas nebūs. Ja tā tiešām nav, tad, ļaušu jums arī pamest šo te webināru, neapvainošos, jo šis ir viens no tādiem skaistākajiem ieguvumiem. Un, ja pametat šo te webināru šai brīdī, tad viena no vērtībām, pie kuras jums būtu vērts atgriezties, ja skatīsieties ierakstu, būs aptuveni ap 45. 50. minūti, kurā pastāstīšu un parādīšu, kā izmantot Microsoft Bookings, jo arī tas vairumā licenču paku ir iekļauts, bet jāatzīst atkal ne pilnīgi visās. Nu, lūk, atver šos te Viva ieskatus, starp citu aizsūtīšu jums arī Teams mūsu čatā saiti, izvēloties šo saiti vai pat padaloties ar kolēģiem un klikšķinot uz tās, tad jums atvērsies Teams, jums atvērsies interneta pārlūka programma, piedāvājot tālāk atvērt Teams. Bet, kad pa 1, 2, 3 vai 18 ceļu Viva ieskatos, insightos esat nokļuvuši, jūs arī sajutīsiet, kāpēc tas stāsts ir par labbūtību, labjutību, kā nu kurš to tulko. Un sākotnēji tiek piedāvāts jums izveidot tādu kā plānu, kad pirmo reizi atverat šo te rīku vaļā un arī iepazīties ar plašajām funkcionalitātēm. Funkciju te tiešām ir labi daudz, par visām šeit reizē nestāstīšu, nerādīšu, bet tās, ko parasti gan valsts organizācija, gan privāto uzņēmumu apmācībās darbinieki ļoti novērtē, ir šīs te uzslavas kolēģim, jo gan jau vienmēr, kad saņemat šādu te uzslavu no rada drauga kolēģa, ir patīkami. Vienalga, vai tā ir publiska vai privāta, kaut vai pie vendenūdens aparāti pieejot un satiekot kolēģiem, viņš pasaka, hei, paldies par to foršo atskaiti, ko tu man vakar atsūtīji, nu, droši vien, kā arī jums laba sajūta paliek. Un attālināt vai hibrīdi strādājot, kā gan jau arī lielai daļai no jums vēl joprojām sanāk, pat ja paši esat birojā, gan jau daudzus kolēģus ikdienā tik bieži nesatiekt, vismaz salīdzinot ar to, kā tas bija pirms 3 gadiem, 3-4 gadiem. Un tad šādi te jūs varat uzturēt kontaktu, teiksim tā, un jo vairāk darbosieties ar Microsoft Teams vai Outlook sapulcēm, Outlook e-pastiem, jo vairāk jums piedāvās kolēģu bildītas vārdus, kuriem jums šādu te uzslavu būtu vērts nosūtīt. Apmēram šādi tas izskatās praksē. Bet jā, ķersimies pie tā, kas visticamāk jums būs pats interesantākais. Un pirmā interesantā sadaļa būs produktivitāte. Aicinu jūs arī paskatīties. Tiem, kuri aktīvi izmanto Outlook kalendāru, Teams sapulces, šeit būs parādījusies jau statistika. Tā statistika tur pati fonā krājas no vienkārši tā, kā jūs strādājat. Un šeit demo vidē man tā ir ārkārtīgi skaista. Viss ir 100%, viss ir
principā labi, bet lai nešķistu, ka tur Kristaps rāda, ka visam jābūt vienkārši izcili, parādīšu jums savus īstos insightus no savas Qualio vides. Tātad dodos uz savu Vivi Insights īsto paneli. Un te redzat, te man tie procenti nav tik izcili visās ziņās. Tas, par ko es priecājos, ka man ir izdevies sapulces labi organizēt tieši darba laikā. Tātad neesmu kolēģus raustījis pārāk agri no rīta vai pārāk vēlu vakaros. Un turklāt arī vairumu sapulču izdevies iekļaut 1 stundas ietvaros, kas arī ir svarīgi, jo gan jau paši varat man uzlikt reakciju vai arī aizkadrā pamāt ar galvu, bet visbiežāk tomēr ir tā, ka 40-45 minūtes sapulcē ir pagājušas, tīpaši, ja tur ir vairāk kā 3-4 cilvēki, tad gan jau tā iesaisti nav tik augsta, tad jūs varbūt fonā klausāties un jau esat sākuši darīt citas lietas, vai vienkārši ir tāds, kaut ātrāk šo te varētu pabeigt, bet, aizmukt nevaru, jāsēž ir. Jo, ja, piemēram, es veidoju šādas te ilgas sapulces, tad es bieži lieku saviem kolēģiem tieši tā justies. Un tāpēc ir svarīgi gan iekļauties laikā, gan neplānot arī pārlieku ilgu laiku, gan sapulču pieprasījumus sūtīt laikus, nevis, piemēram, 5 vakarā trešdienā nosūtu ielūgumu sapulcei, kas sāksies rīt 9:30 no rīta. It īpaši, ja es no kolēģiem kaut ko sagaidu uz šo te sapulci, un tā nav tikai informatīva priekš viņiem, tad ieguvums viņiem tur tomēr ir samērā mazs. Un tad, piemēram, varētu ciest šī high attendance statistika, respektīvi ielūdzu daudzus, bet neviens vairs īsti uz manām sapulcēm negrib nākt. Te gan praksē man ar šo high attendance ir tik slikts rezultāts un varbūt skanēs pēc attaisnojuma, bet bieži kolēģis pielieku kā optional, jeb vēlami, bet ne obligāti, jo viņiem ir svarīgi, lai viņi zinātu, ka šāds te pasākums notiek, bet es vispār viņus tur uz vietas nesagaidu un arī pasākuma aprakstā pievienoju, ka, hei, Daniela Ivar, šis ir tikai jūsu informācijai, vispār nav obligāti jums pievienoties. Tālūk. Tāpat arī ieraudzīsiet detaļas par savu darbu komandā, piemēram, ar kuriem kolēģiem vai ārējiem cilvēkiem jūs vairāk komunicējat. Tas balstīs gan uz Teams chatu, gan uz sapulcēm, kurās kopīgi piedalāties, gan uz e-pastiem. Un arī kopumā skaits ar stundām, ko tad pavadāt līdzdarbojoties ar citiem. Bet tagad lecu atpakaļ uz demo vidi un došos uz labjutības sadaļu, jo te ir tādi tie 2 svarīgākie rīki, pie kuriem tad beidzot esam nonākuši, un tā ir laika aizsardzības sadaļa, un tur ir fokusa plāns un klusais laiks. Ja pirmo reizi šobrīd atverat Vivi ieskatus, insightus, tad varētu būt, ka šīs te sadaļas jums tur tā smuki uzreiz neparādās. Un ja jūs tās neredzat, tad tas, ko varat ieskatos darīt, ir klikšķināt uz 3 punktus labajā augšējā stūrī un doties uz iestatījumiem, jeb settings. Un, kad jums atvērsies šie te iestatījumi, jeb settings, tad dodieties uz sadaļu aizsargāt laiku, aizsargājiet laiku. Un tad, ja nācāt tikai pēc tās Netflix sadaļas, tad principā to esat sagaidījuši. Varat skriet arī pēc tam tālāk nākamajos darbos, bet šī ir tā sadaļa, jo ja šeit iestatīsiet klusās stundas, kluso laiku, piemēram, no 7 vakarā. No 7 vakarā līdz 8 rītiem
rītā, tad šajā te laikā jums telefonā, Tīmos un Outlookā nepienāks paziņojumi. Ja jūs paši Tīmus kaut vai 10. vakarā atvērsiet vaļā vai Outlooku 10. vakarā atvērsiet vaļā, jums, protams, tie visi e-pasti, tās visas Tīmas ziņas tur tāpat būs, bet jūsu lokskrīnā, jeb te pie pulksteņa, jums neparādīsies jauni paziņojumi no Outlook. Jo, atkal, kāpēc šis ir svarīgi, it īpaši pa pēdējiem 2 gadiem radās tā situācija, ka tiešām svarīgākais nav darba laiks, bet svarīgākais ir tas, kas ir padarīts. Un līdz ar to šobrīd arī, kad mēs visi tiekam, vai vismaz daudzi tiekam saukti atpakaļ uz biroju, back to office, tad vēl joprojām daudziem izdodas arī norunāt, ka, hei, jā, es atnākšu uz biroju, varbūt ne katru dienu, vai arī darba dienas vidū, vismaz 2 reizes nedēļā, es došos uz sporta zāli. Bet es palikšu ilgāk strādāt, vienalga vai no mājām, vai no biroja, bet darbs tiks padarīts. Un šādu te situāciju dēļ arī man ir bieži gadījies, un tas Netflix piemērs bija ļoti, ļoti reāls no manas dzīves, ka forši sēžam vakarā dīvānā skatāmies filmu, un man, protams, telefons gan man ir tālu, bet arī pulkstenī parādās paziņojums no kolēģa, kurš raksta steidzami, mums jāpiereģistrē šim te klientam viena tur iniciatīva, ko Microsoft sauc par fast tracku. Un, protams, ka viņš to steidzami domā tad, kad es no rīta atvēršu e-pastu, lai es tad to izdaru. Jo, par laimi, tik steidzīgi mēs šeit kolēģi neesam, mēs cienam tomēr arī viens otru privātā laiku, jo kaut kas ir tiešām tik super steidzami, tad gan mēs zvanām uz telefonu numuru. Bet, jā, redzot šo te ziņu, man uzreiz bija tāds, hei, man it kā nav grūti to reģistrāciju veikt, paņemšu telefonu, pat taisno no telefona visu izdarīšu. Man tas prasīja 2-3 minūtes, bet mana sieva par to nebija diezko laimīga un sākās tāds strīds, jo tā pavisam nebija pirmā reize. Un tad, kad radās šīs te klusās stundas, un kad es uzzināju par šo te funkcionalitāti, tad jau tā aina kļuva gaužām labāka, jo man tās ziņas vienkārši nepienāk vairs, vismaz ne pulkstenī un vismaz ne telefonā. Un no rīta, kad 8:30 piesēžos pie darba datora, tad arī visu redzu un vēl nekad neko neesmu nokavējis. Vienreiz man kolēģis zvanīja, bet tā bija viena reize, un tad arī tas tiešām bija steidzami ātri tikām galā. Un gan līdzīgi arī tas ir sestdienām un svētdienām. Svētdienās tas biežāk būs visai darba dienai. Un tā stāsta morāli ir tāda, ka ja jūs paši vai arī kolēģi jūsu komandā, kuru jūs pārvaldāt, vadāt, stāsti par to, ka ir izdeguši, vai jūs jūtaties izdeguši. Tā teikt, ka visi vienkārši ir par daudz, un vēl mājās ģimene nelaimīga, vai arī ģimenes vēl varbūt nav tādā izpratnē, tad varbūt nepaliek laika sev, vienalga sporta zālē, citām aktivitātēm, mājās vai ārpus mājām, un liekas, ka, kā es no rīta pamostos, kā vakarā aizejot gulēt visu dienu tikai strādāju. Tad šī te pavisam vienkāršā funkcija var būt tāds viens pirmais solis, un ja jūs esat vadītājs, kuram komandā cilvēkiem ir šādi izaicinājumi, tad iesakiet viņiem izmantot šo kā labu starta punktu. Un otrā sadaļa, ko iesaku izmantot, ir šī te fokusa laika konfigurēšana. Tātad, ja jums ir prioritātes, ar kurām ir sarežģīti tikt galā, tāpēc, ka visi citi vēl jums iedod savas prioritātes darba dienā, tad varat izmantot šo te fokusa laiku. Tā ir 1, 2 vai 4 stundas, kas automātiski parādīsies jūsu kalendārā
aptuveni jums izvēlētajā laikā. Piemēram, es pats izvēlos, un mums skolā jau kopumā vairums kolēģi izvēlās 1 vai 2 stundas no rīta, kad esam diezgan droši, ka neviens vismaz kolēģis mums neieliks sapulci šajā te laikā, un kad mēs tiešām varēsim fokusēties saviem primārajiem uzdevumiem, kas varbūt ir kādi sarežģītāki piedāvājumi, vai manā gadījumā bieži tā ir apmācību scenāriju rakstīšana vai testa veidņu rakstīšana vai vai mācības par jaunajiem produktiem, risinājumiem, vai arī kādu blogu rakstīšanu un tam līdzīgi. Tātad manā gadījumā tās visbiežāk ir 2 stundas, ko šeit izvēlos, un tad 2 nedēļu periodā uz priekšu šie te Vivi Insights automātiski man tās ieliek kalendārā. Un visbiežāk no rīta. Jums droši vien vērts padomāt, kad jums jau šobrīd ir brīvākais laiks no sapulcēm, vai tas ir rīts vai vēlā pēcpusdiena, un kad jums ir pietiekami skaidra galva. Man, piemēram, bieži pēc pusdienām ir diezgan neskaidra galva, tāpēc es šo te fokusu laiku noteikti neliktu, piemēram, no 1:00 pēcpusdienā. Bet vai no šobrīd es esmu izvēlējies rītu, uzreiz darba dienas sākumu. Otrs variants, kā arī daudz man kolēģi dara un arī klienta pusē daudz dara, ir pēcpusdiena un sākot no 3. Tātad tāds darba dienas noslēgums. Bet to skatieties, protams, pēc jūsu fiziskās reālās situācijas. Un tāpat šajā laikā, līdzīgi kā klusajās stundās, tiek izslēgti paziņojumi. Tātad lieki netiksiet traucēti. Tiesa gan, ja strādājat, ja jau esat atgriezušies birojā, tāpat var, bieži ne jūs, ne kolēģi arī var nesaprast, ko nozīmē austiņas virsū. Varbūt viņi zina jūs kā cilvēku, kas vienkārši bieži klausās mūziku, un nevienmēr austiņas nozīmē tādu stingru fokusu. Un tad tas, ko varat darīt, ir atrast kādu sarkanu objektu. Tā var būt mīkstā mantiņa, tā var būt šalla, cepura. Varat sev iepriecināt ar Laima Extra Lux vai kādu tur tas nosaukums bija, šokolāde ar to sarkano rozīti, un nolikt to uz galda tad, kad jums ir fokus stundas. Un šo te fokusu stundu laikā, ja kāds kolēģis pie jums piesit, jūs, protams, esat draudzīgs, viņam arī atbildat, bet paziņojat, hei, tad man šobrīd fokus stundas, kur tā ir tā feature, varbūt arī tev noderīga, un by the way, starp citu, tad, kad man ir šī sarkanā rozīte uz galda, tad, es fokusējos, un ja vien tev nav kaut kas ļoti steidzams, atsūti man labāk Teams ziņu, piemēram, un tad mēs varēsim parunāties pēc tam. Un līdzīgi arī mājās, ja strādājat no mājām, un, piemēram, mājās ir bērni vai citi ģimenes locekļi, tad arī viņus tā varat painformēt. Piemēram, kad pats aktīvāk strādāju no mājām, man bija tāda sarkana lampiņa, ko es ieslēdzu tad, kad es fokusējos, un tad es jau zināju, ka tad gan man nevajag traucēt. Tiesa gan nedrīkst to sarkano lampiņu arī visu dienu dedzināt, tāpat arī to šokolādu uz galda nevajag visu dienu turēt, bet tiešām to stundu, 2, varbūt 4 atkarīgs no jūsu darba specifikas, cik daudz tieši jums nepieciešams fokusēties vienatnē. Tālūk. Te ir vēl citas funkcijas, kā automatizētais pusdienu laiks, šie te brīdinājumi par to, ka citiem, piemēram, ir fokusa laiks, vai arī viņiem jau darba diena beigusies, un tad e-pastu varētu sūtīt drīzāk no rīta, nevis tagad vakarā, un vēl daudz kas cits. Piemēram, šīs te pārdomas, jeb reflections, kas ļauj jums ielikt tādu atsauksmi par to, kā jūs jūtaties. Es to, piemēram, esmu uzlicis sev 4:00 katru dienu, ka man atnāk tāds atgādinājums, un tad es varu ilgtermiņā arī paskatīties, kad ir bijis labi, kad ir bijis, teiksim, sarežģītāk. Piemēram, te ir mans pēdējo 30 dienu periods, kā man ir gājis. Bija viena diena, kad bija tā pavisam grūti, bet kopumā jau ir labi. Un arī atskatoties uz tiem periodiem atpakaļ, un atkal to neredz neviens cits kā tikai jūs,
atskatoties uz šiem te periodiem atpakaļ, es varu saprast, toreiz man bija tāds izaicinājums, un toreiz izskatījās viss galīgi slikti. Bet, nu, tomēr ar to tiku galā, un, nu, kas zina, varbūt nav ko lieki bēdāties. Atkal no jauna, jo vienreiz jau ar šo tā esmu ticis galā. Nu, tālūk. Tie ir Viva ieskati, jeb Viva insights. Piedāvāju, ka dodamies tālāk. Tiesa gan, ja jums ir kādi jautājumi čatā, gan šobrīd neko neredzu, un arī QA sadaļā neko neredzu. Ja jums tomēr kas jautājums, tad droši rakstiet to čatā vai QA sadaļā. Vai arī, nu, kā jau minēju, tad vairāk uz 4:00, tad jau būs iespēja arī aprunāties. Un tad arī izslēgšu ierakstu, jo, kā pieredze rāda, bieži labākie jautājumi un labākās risinājumus, labākās diskusijas raisās tieši tad, kad nav šī spiediena, ka tiekam ierakstīti. Nu, lūk. Un nākamā būtiskā sadaļa ir Viva Learning. Tātad, atvainojiet, Viva mācības, kas var palīdzēt jūsu organizācijā apkopot visu mācību saturu, kas ir kaut kur izkaisīts. Piemēram, pa Learning Management, jeb LMS sistēmu, kas daudziem ir Moodle, it īpaši mūsu reģionā, vai arī vienkārši jums, piemēram, organizācijā notiek kādas apmācības, tās ir attālināti, tām ir ieraksts līdzīgi kā, piemēram, šim te webināram. Un bieži gadās tā, un, nu, ja jūs esat izņēmums, tad pastāstiet savu stāstu, jo daudz biežāk tomēr gadās tā, ka šīs te apmācības tiek izsūtītas pēc tam e-pastā, proti saiti uz ierakstu apmācībām. Un, protams, ir arī daudz cilvēku, kas prasa, vai būs ieraksts, grib noskatīties pēc tam ierakstā, un tādi varbūt ir 10 pat pajautājuši, bet tad, kad tas ieraksts ir pieejams, un ja mēs pēc mēneša paskatāmies uz skatījumu skaitu, nu, tur ir 1 vai 2 vai 0, un tas pat nav procentuāli no visiem kopā, bet reāli absolūtos skaitļos vienalga vai tā teikt, organizācijā ir 50 darbinieki vai 500 darbinieki, nu, tiešām reti, kad vairāk par 1, 2 vai 3 apskatās apmācības, vismaz tās, kas nav obligātās. Ar obligātajām, protams, tas ir cits stāsts. Un, lai šīs te apmācības tik traki nepazustu, tad ir radīts šis te Viva Learning. Bet, jā, pieņem, ka gana daudziem no jums jau ir kāda apmācību sistēma organizācijā, un uztaisīsim tagad mazo aptauju, vai jums organizācijā ir kāda centrāla apmācību platforma. Un tad ielieciet īkšķi šai te atbildēji, ja jums ir šāda te platforma, lai tīri var apmēram saprast, cik tad tādu no jums šeit ir, kāda mums šeit ir proporcija. Bet pat neatkarīgi, vai platforma ir vai nav, tas iegūms, ko jūs iegūsiet Viva Learningā, ir LinkedIn Learning, Microsoft 365 un Microsoft Learn kursi, kas ļoti viegli pieejami. Un, piemēram, Microsoft 365 trainingu gadījumā, ja jūs, piemēram, gribat uzzināt ko vairāk par Windows operētāju sistēmu un kā ar to strādāt, jo, nu, arī Latvijā gana daudz ir sākuši savas, nu, teiksim, dzīves gaitas, nu, jau ar Apple datoriem, un mūsu Chromebook skolēnu gadījumā vēl vairāk būs sākuši ar Chromebookiem un nu, nezinās, kā, piemēram, ar Windows strādāt, uzsākot savus darba gaitas jau, nu, lielās organizācijās, savos 22, 3, 5 vai 30 gados. Un tad šādi te mazie kursiņi var būt liederīgi vai mazie padomi. Un, piemēram, dodoties uz šādu te video,
tad būs gan vieglā valodā instrukcija un demonstrācija, bet saturs apakšā, ja jūsu Teams valoda ir latviešu valoda, automātiski būs iztulkots latviešu valodā. Ja jūs izmantojat citu valodu, tad arī šajās te valodās tas tiks iztulkots. Tiesa gan, jā, audio tulkots balsī netiek, tiesa subtitri gan tiek nodrošināti. Tā nu lūk. Bet jā, noteikti vislielākā vērtība jums būs LinkedIn kursiem. Vismaz tie, kuri, tā teikt, saturu labprāt uztver un patērē arī angļu valodā. Un LinkedIn Learning gadījumā tad, kad esat atraduši to zem nodrošinātājiem, latviski, angliski zem providers, tad varat klikšķināt un ņemt, skatīt visus. Un redzat, te ir 9500 kursu. Tātad 9500 kursi angļu valodā. Bet te ir āķis. Jūs redzat, daudziem ir atslēdziņas priekšā. Un ja mēs ritinām, tad tikai atslēdziņas, un man paies diezgan ilgs laiks droši vien, kamēr es atradīšu kaut ko bez atslēdziņas. Un arī, ja es šeit meklēšu, piemēram, project management, tātad projektu vadība, atkal daudz, kas ar atslēdziņām un diezgan grūti atrast to, kas nav ar atslēdziņām. Tāpēc te ir tāds knifs, ko tiešām var saukt par do more with less, vai panāciet vairāk ar to, kas jums jau pieejams. Un tad tas knifs tikko ieliku arī čatā. Jūs ierakstiet šeit meklētājā Viva Learning, vai nu šeit, vai arī iepriekšējā solī Premium False, tātad Premium Calls False, un tad jums te parādās visi kursi, atvainojiet, kuri jums uzreiz ir pieejami. Un saturs te ir diezgan daudzveidīgs. Jūs redzat, nav tā, ka arī te ir tikai 10 minūšu video, bet ir arī pat 7-stundīgi kursi. Starp citu, šis te Deiva Crenshaw kurs par laiku pārvaldību, konfektīti pats esmu izgājis. Neuzreiz, protams, izdevās visu ieviest dzīvē, bet gan tas ikdienas, gan iknedēļas uzdevumu menedžments, kaut arī man ar citiem rīkiem, bet tas ļoti būtiski palīdzēja manā personīgajā laika pārvaldībā, un ne tikai darba dzīvē, bet arī privātajā, lai vakari un nedēļas nogales ir labāk sakārtotas. Tā kā to jums noteikti iesaku, un starp citu, ja jums ir tāda sajūta, varbūt kaut ko noskatāties un gribat padalīties ar citiem, varat izmantot šo kopēt saiti iespēju. Tagad arī to pašu izvēlēšos un ielikšu jums saiti čatā. Laika pārvaldības kurs. Tātad būs jums saite čatā, un jau šīs te saites klikšķināsiet, tad nonāksiet pa taisno Viva Learningā. Nu, lūk. Pie šī te kursa. Un, kad jūs kādu no kursiem izvēlaties, tad varat to arī novērtēt. Vērtējumu redzēs jūsu kolēģi, neredzēsiet, ka jūs to esat ielicis, bet būs skaidrs, ka, hei, te jau kāds ir salicis tikai 1-2 zvaigznes, tad uz šo varbūt pat pārāk neskatos, vai, te ir 10 cilvēki, kas ir pa 5 zvaigznēm salikuši, tad tam kursam tiešām jābūt liederīgam. Un arī savai liederībai varat pielikt grāmatzīmes. Tam, kam pieliekt grāmatzīmes, tas jums rādīsies tādā kā mācību sarakstā. Piemēram, pats es arī šobrīd esmu ieplānojis, tā kā man nepieciešams nokārtot pāris certifikācijas katru darba dienu, tā teikt, dienas noslēgumā no 5:30 līdz 5:30 pa stundai tā teikt, mācību sev. Un tad, kad man šīs mācību laiks ir ieplānots, tad tas, ko es daru, ir dodos uz vai nu sākumu, vai nu uzreiz manas mācības un skatos to, ko esmu atzīmējis ar grāmatzīmi. Vai arī to, ka man jau notiek izpildi, un tad šos te kursus pabeidzu. Kad esmu pabeidzis kursu, piemēram, šo te atzīmēt kā pabeigtu, ielieku 5 zvaigznes,
un dodos atpakaļ pie manām mācībām un redzēt, šis kurs jau man tagad ir pazudis. Iespējams, nelielai daļai no jums šajās Viva Learning sadaļā jau būs kādi iekšējie kursi ielikti. Bet, ja jums nav Viva Learning sadaļas kā tādas, ja jums nav Viva sadaļas kā tādas, tad pie tās varat tikt aprunājoties ar jūsu IT nodaļu, jo ja jums ir pieejams Microsoft Teams kopumā, tad jums jābūt arī pieejamam Viva Learningam. Nu tālūk. Un dosimies uz priekšu. Es redzēju arī, ka ir jautājums, bet pabeigšu vēl par Viva Connections un tad atbildēšu šim un citiem jautājumiem tai skaitā. Un dodos tālāk pie Viva Connections. Un te parādīšu jums vairākus piemērus, kā šie te Viva Connections var izskatīties. Atgādinu, ka tā ir tā jūsu, teiksim, organizācijas negluži mājaslapa. Mājaslapai bieži kalpo intranets, bet drīzāk kā tāds home screens, mājas ekrāns telefonā, kur ir kādi svarīgākie rīki vai svarīgākie resursi, saites uz iekšējām vai ārējām lapām. Piemēram, ļoti bieži šeit izvēlas ielikt saiti uz dokumentu vadības sistēmu, uz sistēmu vai failu, kur pievienot atvaļinājumus, uz arī prombūtnes ne politiku, bet noteikumiem, kādos gadījumos to reģistrēt, kā tā tiek skaitīta un tam līdzīgi. Arī uz organizācijas ārējo mājaslapu, sociālajiem tīkliem un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd vajadzētu būt, ka ja ne 100%, tad 90% no jums klātesošajiem šeit būs pilnīgs tukšums, bet saglabāšu jums divus piemērus, kā šī te vide var izskatīties. Un, ja jums šķiet noderīgi, ka jūsu organizācijā šādu te skatu izveidot, jo šis te skats būs pieejams gan pa taisno no Teams, gan arī no Teams mobilās versijas. Un ļoti bieži tieši šī mobilā versija ir tas, kas klientiem, kas organizācijām patīk, it īpaši personāla nodaļā un IT, jo bieži dažādiem rīkiem, kaut vai tam pašam intranetam, ir ļoti apgrūtināta sasniedzamība no mobilā telefona. Un darbinieki īsti negrib to skatīties darba dienās, darba laikā, vai vismaz sēžot pie datora, bet ļoti labprāt to paskatītos vai kafijas pauzē vai ceļā, tā teikt, kādi organizācijas jaunumi. Bet no telefona tam tikt klāt ir tik sarežģīti, ka, apmēram varbūt pat nav vērts vai, principā darbinieks tur neieguldās. Un pielikšu jums vēl vienu piemēru, tādu drusciņu vienkāršāku ar mazāk rīkiem, kā tas var izskatīties. Jo dažas organizācijas tur saliek diezgan daudz informācijas, citas atkal mazāk. Parasti ir tā, ka sāk ar mazāk, bet bet kādu 3 mēnešu laikā, balstoties uz darbinieku ieteikumiem, tad tur parādās pavisam daudz rīku. Un šis var īpaši liederīgi būt jaunajiem darbiniekiem, kuri bieži nezin, kur kaut ko meklēt. Un tad vai nu nepaprasa un paliek nezinot, vai nu jautā, varbūt jautā nepareizajam cilvēkam, varbūt jautā pareizajam cilvēkam, bet tad šim te pareizajam cilvēkam iespējams tādu jautājumu jau ir diezgan daudz. Un vai nu atbildi nākas gaidīt ilgi, vai nu šis te pareizais cilvēks, varbūt tas esat tieši jūs, tiek atrauc no citiem primārākiem uzdevumiem. Nu, lūk. Tas īsumā par Viva Connections. Mums noslēguma sadaļā būs vēl bookings, Microsoft bookings, bet arī redzu, ka daļa no jums jau atslēdzas, kas ir normāli, jo stunda tomēr ir tāds optimums un pašas svarīgākās lietas mēs jau nosedzām, vismaz vairumam svarīgākās, bet paskatīsimies tagad, kādi ir jūsu jautājumi vai vismaz viens no jautājumiem. Un tur Anda jautā, ko esmu nospiedusi, ka neredzu translāciju, dzirdu tikai.
Anda, lūdzu padalieties čatā, vai to jūs domājat tieši par šo te mūsu Teams zvanu, vai tas bija attiecībā uz kādām LinkedIn mācībām? Katrā gadījumā diezgan droša atbilde ir, ka jūs varētu pamainīt loga lielumu savam Teams sazvanam, kurā mēs tagad visi kopā esam. Vai arī neejot pārāk dziļās detaļās, jo no galvas neredzot tā īsti nepateikšu, kur būtu jāklikšķina. Aizveriet šo te sazvanu, pievienojieties no jauna, tas noteikti būs, nu jā, neredzējāt zvanu, tas noteikti būs visātrākais, ceru, ka tas arī palīdzēs. Un jā, jūs pievienojāties no jauna un izskatās, ka tagad viss kārtībā, vai ne? Nu, lūk. Superīgi. Jā, un atvainojiet, ka visus jūs esmu tā skarbi apklusinājis, bet jā, šādās tad lielākās apmācībās bieži gadās, ka kāda netīšām ieslēdzas mikrofons un mēs dzirdam visādas ļoti, ļoti jocīgas lietas. Un tā kā šodien no skolajo puses esmu vienatnē, tad īsti nepaspētu laikus apklusināt šos te mikrofonus. Nu, lūk. Bet tagad pāriesim pie bookings sadaļas. Un bookings sadaļa ir laba ar to, ka arī ar tās palīdzību jūs varat labāk kontrolēt savu laiku vai kontrolēt to, kad kolēģi pie jums piesakās. Un ne tikai kolēģi, bet arī ārējie cilvēki. Nu, piemēram, jūs esat speciālists vai eksperts. Pie jums bieži kolēģi nāk pie padomu, un jums arī pēc padomu, un jums varbūt arī ir atvērto durvju princips, ka, nu, jebkurš var pieklauvēties jebkurā brīdī. It īpaši tas varētu būt tiesa vadītājiem, nezinu, vai no 6, kuri salikā tīkšķus, vēl kāds šobrīd ir palicis zvanā, bet jā, īpaši vadītājiem šis te varētu būt aktuāli arī dzen, jo nu, tiešām, kad šie fiziski vai virtuālie klauvējieni pie durvīm atskan, un ja jums ir pienākums un arī dabiska vēlme atbildēt un palīdzēt, tad tā darba diena var būt ļoti, ļoti saraustīta. Un lūk, ar Bookings, kas iekļauts daļā no Microsoft 365 licencēm, bet īpaši tās, ko sauc par Enterprise un Business Premium, diezgan liela daļa no jums varētu nezināt, vai jums tādas ir vai nav. Tā kā, nu, tad jums paliek meklēt šeit Office.com, vai jums parādās tāds bookings vai nē. Tad tas ir rīks, kas palīdz ar šo te visu tikt galā. Un jums nav ilgi ar kolēģiem vai ārējiem cilvēkiem jāmeklē, kurš laiks ir abiem piemērotākais vai pat lielākam bariņam piemērotākais, bet jūs varat atvēlēt saviem kolēģiem šīs te rezervācijas veikt pašiem. Un ja jūs klikšķināsiet uz saiti čatā rezervācijas bookings, un jūs redzēsiet šādu te lapu ar savu attēlu, tad, teiksim, tā viss ir kārtībā, šis jums pieejams. Ja nav pieejams, nu tad tāpat iespējams vērts noklausīties un varat arī pieprasīt, ja liksies liederīgi, lai jums šādu te rīku piešķir. Jo nav tā, ka tas maksātu 1 miljonu. Turpat, man liekas, nesalasītos, ka 10 eiro gadā. Nu, lūk. Un tad tas pirmais vieglākais solis ir izveidot savu rezervācijas lapu, ko šai reizē gan esmu demo kontā izdarījis. Ak, vai man dieniņa, jā, atvēršu otru vidu, kur man tas vēl nav izdarīts, lai var jums parādīt soļus. Jā, gribēju izmēģināt pirms mūsu webināra un aizmirsu, ka jā, vednis taču pazudīs, ja vienreiz to izmēģinu. Nu, lūk. Tā, jāsagaida, kad man parādīsies šeit search, jeb meklēšana un meklēju bookings. Ja jums viss Teams ir latviski, ne tikai Teams, bet Office, tad jums varētu arī parādīties rezervācijas, nevis bookings, jo nu, tas principā ir latviskais tulkojums. Pagaidu, kad šī te vide ielādējas, un tad mums ir sveiciens. Tātad,
ko Bookings dara, kāds no tā ir ieguvums šeit. Šeit tulkošu no angļu valodas uz latviešu valodu, lai vairumam ir ērtāk. Lai vairumam ir ērtāk skatīties, un to Microsoft Edge pārlūk programmā diezgan ātri un viegli izdarīt. Vienīgi šo man vairs neielādēs, tas gan. Un 1, 2, 3, un tagad gan man jābūt latviski. Nē, vairs negribu tulkot. Labi, atvainojiet, paliksim šoreiz pie angļu valodas. Bet tātad, lai kolēģi ar jums ieplānotu laiku, šeit pie jūsu bildītes jāizvēlas izveidot savu rezervācijas lapu vai doties uz jūsu rezervācijas, jeb bookings page, bookings lapu. Un pēc noklusējuma jums būs piedāvāts tāds 30 minūšu laika loks, ko angliski sauc par office stundām, un jūs varat ieplānot arī vairāk šos te logus. Mans ieteikums ir izveidot vēl vismaz vienu 10 līdz 15 minūšu logu un vienu 45 līdz 60 minūšu logu. Un labākajā gadījumā arī pierakstīt apmēram kādus jautājumus vai kādās situācijās kolēģiem šo te vajadzētu veidot. Protams, ja jums nav tā, ka jums visu laiku kolēģi, ar kuriem varbūt pat ikdienā tik bieži nestrādājat, nesauc uz sapulcēm, tad šis nebūs super liederīgi, bet tiem, kuriem tā gadās, tad tas tiešām var ārkārtīgi atvieglot dzīvi. Principā, ja esat tāds iekšējais vai ārējais konsultants. Un tad, kad šis te ir izdarīts, piemēram, šī te 30 minūšu publiskā office stundu sadaļa, ja tai klikšķinat virsū, un tagad aizliekšu atpakaļ uz latvisko pusi, ja tai klikšķinat virsū, tad redzēsiet, varat nomainīt nosaukumu, iedot šo te saturu, pateikt, ka vai nu tas ir, piemēram, jums kabinetā, ja jums ir kabinets, tad varat ierakstīt kabinets, kāds tur bija 376, piemēram, vai 276, un pateikt, ka tā ir Teams sapulce. Tā arī varat pamainīt laikus un pateikt, vai šis ir publisks vai privāts. Tas, principā, nozīmē to, ka publisks būs biežāk, ja jums jārezervē laiks ar klientiem. Iespējams, ja strādājat valsts sektorā, jums ir tā, ka, piemēram, jūsu mobilais tālrunis vai jūsu darba tālrunis kaut kur tiek publicēts. Un ja jūs saņemat mājaslapā, piemēram, un ja jūs saņemat zvanu, kur, klients, pilsonis, uzņēmums jautā par kādu samērā sarežģītu problēmu, un jums ir sarežģīti atrast to pusstundu vai stundu, kad kopīgi to tā pamatīgāk izrunāt, tad jūs varat izveidot šādu publisko saiti, un tā būs balstīta uz jūsu kalendāru un uz jūsu atvērtajām stundām. Tad, piemēram, no 10 līdz 12 un no 1 līdz 3. Un, piemēram, pirmdienās, trešdienās, piekdienās. Šos te laikus jūs varat izvēlēties brīvi. Un tad šajos te laikos citi ar jums varēs ieplānot šādu te tipu sapulci. Šai gadījumā saglabāšu, un, ja izvēlēšos koplietot, tikšu pie saites, uz kuras klikšķinot, kuri jums varbūt arī, piemēram, publiskajā mājaslapā, vai kur jūs varat izsūtīt tā teikt, klientiem uz ārpusi, parādīsies šāds te skats, kur izvēlas pakalpojumu, piemēram, to 15, 30 vai 45 minūšu logu, un parādās, ka, hei, redz, kur labākie laiki, kad to var saorganizēt, noteikti nebūs pirmdienas, bet, piemēram, nākamajā trešdienā 11:30. Un tad klients atstāja vārdu, e-pastu un kādas piezīmes. Un jums uzreiz tas iebirst kalendārā. Šo te jūs varat organizēt ne tikai sev vienam, bet arī veselām komandām.
bet tas ir, tā teikt, stāsts citai reizei. Šeit tomēr primāri vēlējos par jūsu personīgo labbūtību uzsvērt, un arī, ja, piemēram, ir tādi kolēģi, kas ir samērā nepieejami, kur, nu, tiešām tas, vai arī jūs tāds esat, kur katru dienu šis te kalendārs ir pilnībā pilns, tad jūs varat uztaisīt tādu kombināciju starp fokusa stundām un šo te rezervāciju lapu. Piemēram, kad jums ir ieplānotas fokusa stundas, jūs dodaties uz savu kalendāru, un nu, tas izskatās traki pilns. Man šeit ir sveša laika zona, tāpēc bišķiņ jocīgi, bet, nu, piemēram, šeit man ir fokusa laiks. Šobrīd man tas ir pilns, bet jā, tad šajā nedēļā es vēlētos to padarīt brīvu. Un es uztaisīšu, ka tas ir brīvs, un tad, kad man šis te laiks ir brīvs, tad bookingos man arī ļaus rezervēt laiku, vai ārējiem cilvēkiem ļaus rezervēt laiku šajās te stundās. Tātad, ja esat aizņemts, fokus jums atļauj, un ja esat aizņemts un citi sūdzas, ka jūs esat pilnīgi nesasniedzams un, tā teikt, jāplāno mēnesi uz priekšu, tad uztaisiet fokusa laiku un pāris reizes nedēļā to atbrīvojiet un ļaujiet šim te bookingam strādāt jūsu vietā, lai kolēģi vai ārējie cilvēki var šo te jūsu laiku rezervēt. Un tādā veidā jūs nošausiet vairākus zaķus ar vienu šāvienu. It īpaši, ja jums neviens šo te laiku nepierezervē, nu tad to varat izmantot atkal citām savām prioritātēm. Nu tālūk. Tas tāds īsais ieskats arī dzen bookingā. Ar to mūsu praktiskā daļa noslēdzas. Un tagad došu pirms atgriešanās teorijā un tādā plašākā skatā par pārējiem Viva rīkiem. Došu jums laiku pacelt virtuālās rokas, ja jums ir kāds jautājums, ko jūs nekautrējaties uzdot arī tiešajā ēterā, kas saglabāsies līdz ar to arī ierakstā. Ja tāds jautājums ir, tad paceliet virtuālo roku un es ieslēgšu jūsu mikrofonu. Skaitīšu līdz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tad tādu jautājumu nav, tad turpinam ar ierakstu un nedaudz teorijas. Tātad mēs šai reizē apskatījām... Kur tu esi, mans kursor? Mēs šai reizē apskatījām 3 no Vivas rīkiem: Connections, Insights un Learning. Visi šie te ir pieejami Teams Microsoft licenču pakās jūsu organizācijās, ja vien jums ir arī pieejams Teams. Ja kādu no šiem te rīkiem neredzējāt, visticamāk no IT puses tas ir izslēgts vai nav ieslēgts. Vēl ir pieejams arī 4. Tas ir Viva Engage. Tas, principā, ir kā tāds iekšējais sociālais tīkls, kas jums ļauj labi komunicēt ar kolēģiem par tematiem, kas varbūt nav ārkārtīgi oficiāli, ārkārtīgi aktuāli, bet ļauj satuvināties ar kolēģiem. Pašā sākumā sacījāt, ka gana daudz no jums ir arī no personāla daļas. Nu, labi, nē, nav tā, ka gan daudz, tikai daži. Un nu sazinu, vai kāds no jums vēl šeit ir palicis. Ja ir palicis, tad varat ar reakciju pamest man īkšķīti gaisā. Personāla daļas par šo te ļoti priecājas, jo ir vienkāršāk izplatīt ziņas, vai arī, ja esat kādas nodaļas vadītājs vai produkta vadītājs, uzturētājs, tad ar šo te diezgan labi varat komunicēt uz āru un arī veidot grupas, jeb kopienas, communities, kur par dažādiem neformāliem tematiem iespējams ar kolēģiem komunicēt. Nu, piemēram, atgriežoties ofisā, gan aktuāls temats daudziem ir, ko ņemt līdzi pusdienās vai ko ņemt līdzi brokastīs vai launagā. Un tad mums ir šajā demo vidē
demo grupiņa, demo kopiena, kur ar tādām receptēm arī apmaināmies un taisam mazos konkursiņus, komentējam, kā mums pašiem ar konkrētām receptēm gāja un tādā neformālā veidā komunicējam. Līdzīgi tas varētu būt arī jums. Šis te rīks arī jums ir pieejams klasiskajās pakās. Bet papildus iegādājam, piemēram, Viva Goals, kas ir Objective Key Results mērītāji. Un, jā, principā šī te platforma vai šis te rīks palīdz redzēt, kāda jēga no tā, ko jūs darat pret lielajiem organizācijas mērķiem, un tāpat, ja esat vairāk vadības līmenī, tad palīdz redzēt, kā šīs te lielās iniciatīvas projekti iet uz priekšu. Pēc tādiem objektīviem mēriem. Un ar šī te rīka palīdzību iespējams arī to iespējams izmantot arī, piemēram, 360 darbinieku evaluācijās, cik nelatviski pateicu, ja jums ir latviskāks termins, droši iemetiet čatā. Varbūt izvērtēšana varētu būt pareizi. Un līdzīgi ir arī Glints, Glints un Puls. Tātad ar Glintu un Puls tā ir organizācijas anketēšana, kur Glints vairāk domāts plašumā, teiksim, visai lielajai organizācijai 3, 6, 12 mēnešu periodā, savukārt Puls, tad biežāk tā, teiksim, reizi nedēļā vai vairākas reizes mēnesī pajautāt, hei, kā tad iet. Turklāt šie te rezultāti uzkrājas, un tad, arī ilgtermiņā redzama komandu vai visas organizācijas statistika, kas iet vai nu uz augšu vai uz leju, vai turas stabila. Un, kas svarīgi, ne Glintā, ne Pulsā, atkal nevienam nav iespēja paskatīties, ko tieši jūs atbildējāt. Tātad visi dati ir anonīmi un aptvērti vairāk tādos grupu ietvaros. Tālūk, par pārējiem rīkiem šai reizē nestāstīšu, bet teikšu jums lielu paldies par dalību. It īpaši sākuma fāzē, kad man bija arī vairāk iespēja novērtēt jūs, un jums arī devu iespēju kaut ko sacīt vismaz reakcijās. Tagad dalos ar jums tīmos Microsoft Forms anketā par to, tā teikt, kā tad jums šis te webinārs gāja pie sirds. Tūliņ uzlikšu to arī lielajā ekrānā. Tātad varēsiet, piemēram, noskanēt QR kodu un kaut vai no telefona atbildēt. Jautājumu nav daudz, jautājumu nav sarežģīti, arī kontakta informācija jums nav obligāti atstāt, ja vienīgi kāds rīks jūs īpaši interesēja. Tā kā saku jums lielu paldies. Tiešām lūdzu atstājiet gan pozitīvās, gan arī negatīvās atsauksmes anketā, ja jums šis šķita pilnīga vilšanās un jūs gribējāt uzzināt kaut ko citu, un Kristaps vispār to nepastāstīja. Un tad pasakiet, ko jūs gribējāt zināt, jo nav sarežģīti uzrīkot vēl vienu līdzīgu sesiju, vai ar jums pat sakomunicēt atsevišķi, ja jūs atstāsiet savus kontaktdetaļas, jo neesmu piecītis, neesmu arī 10 vai 100, pilnīgi visiem vienmēr labs nebūšu, tāpat arī saturs vienmēr labs pilnīgi visiem nebūs. Bet iespējams, ka jums ir kāda nišas interese, kas būs liederīga arī citiem, tad sarīkosim atsevišķu sesiju. Bet jā, saku jums jau 18. reizi lielu paldies un vēlu jums lielisku gan atlikušo darba dienu, gan darba nedēļu.